Nepārtrauktā ambulatorā peritoneālā dialīze jeb NAPD projekta ietvaros materiālu sagatavoja Paula Stradiņa Kliniskās Universitātes slimnīcas nefroloģijas centra peritoneālās dialīzes nodaļa. Uzmanību! Šis video ir papildus mācību materiāls, kas sniedz informatīvu atbalstu peritoneālās dialīzes pacientiem un viņu piederīgajiem, māsām un ārstiem. Šis video neaizstāja peritoneālās dialīzes apmācību, ko sniedz peritoneālās dialīzes māsas. Lūdzu, vienmēr vadieties pēc jūsu peritoneālās dialīzes centra sniegtajiem norādījumiem un konsultējieties ar jūsu peritoneālās dialīzes centru jautājumu vai neskaidrību gadījumā. Sagatavot darba virsmu un nepieciešamos materiālus. Noslaukiet galda virsmu un statīvu. Apmaiņas zonā novietojiet visu nepieciešamo: dialīzes šķīduma maisu, aizsarg vāciņu, aizsarg vairodziņu, zilās spailes, roku dezinfekcijas līdzekli, autiņu un sejas masku, svarus, pierakstu lapu. Sagatavošanās procedūrai. Uzvelciet sejas masku. Nomazgājiet rokas. Saslapiniet rokas ar ūdeni. Paņemiet pietiekami daudz ziepju, lai nosegtu visas roku virsmas. Berzējiet plaukstu pret plaukstu. Berzējiet labās rokas plaukstu pār kreisās rokas plaukstas virsmu un otrādi. Berzējiet plaukstu pret plaukstu ar savītiem pirkstiem. Berzējiet pirkstus pretējās rokas delnās. Berzējiet katras plaukstas īkšķus ar rotējošām kustībām. Berzējiet pirkstu galus ar rotējošām kustībām pret pretējās plaukstas virsmu. Noskalojiet rokas ar ūdeni. Noslaukiet rokas sausas ar vienreizējās lietošanas papīra salvetēm. Aizgrieziet ūdens krānu, lietojot papīra salvetes. Uz galda atveriet ārējo dialīzes šķīduma maisa iepakojumu vietā, kur atzīmēts iegriezums. Maisu atstājiet ārējā iepakojumā uz galda. Dezinficējiet rokas. Uzlejiet pietiekami līdzekļa, lai nosegtu visas roku virsmas. Berzējiet plaukstu pret plaukstu. Berzējiet labās rokas plaukstu pār kreisās rokas plaukstas virsmu un otrādi. Berzējiet plaukstu pret plaukstu ar savītiem pirkstiem. Berzējiet pirkstus pretējās rokas delnās. Berzējiet katras plaukstas īkšķus ar rotējošām kustībām. Berzējiet pirkstu galus ar rotējošām kustībām pret pretējās plaukstas virsmu. Tiklīdz rokas ir sausas, jūsu rokas ir dezinficētas.
Pārbaudiet dialīzes maisu, vai glikozes koncentrācija un maisa tilpums atbilst nozīmētajai terapijai. Pārbaudiet maisa derīguma termiņu. Pārbaudiet, vai dialīzes maiss nav bojāts, mitrs vai dialīzes šķīdums ir dzidrs. Ja maiss ir bojāts vai mitrs, ja dialīzes šķīdums ir duļķains, tad nelietojiet to. Ja viss kārtībā, pārlauziet zaļo noslēdzēju starp abām maisa daļām. Pakariet maisu aiz cilpas uz infūzijas statīva āķa. Atdaliet maisus. Atritiniet savērtos vadiņus un nolieciet tukšo maisu uz grīdas. Ērti apsēdieties krēslā. Ieklājiet autiņu klēpī. Izņemiet no somiņas pacienta katetra pagarinātāju un ielieciet to klēpī uz autiņa. Pievienošanās sistēmai. Uz galda atveriet aizsarga vairodziņa iepakojumu. Veiciet pilnu roku dezinfekciju. No dialīzes šķīduma maisa līnijas noņemiet krāsaino noraujamo aizsarga gredzenu. Līniju ievietojiet aizsarga vairodziņā un ar 2 pirkstiem aizveriet to ciet. Turot rokās dialīzes šķīduma maisa līniju, noskrūvējiet no pacienta katetra pagarinātāja aizsarga vāciņu un turot abas līnijas rokās, saskrūvējiet tās kopā. Apmaiņas veikšana. Attece jeb drenāža. Atveriet pacienta katetra līnijas vītni. Sākas dializēta attece no vēdera dobuma maisā, kas atrodas uz grīdas. Tā ilgst apmēram 15 līdz 20 minūtes un notiek gravitācijas spēka ietekmē. Kad dializēta attece no vēdera dobuma beigusies, aizveriet ciet pacienta katetra līnijas vītni. Uzlieciet uz atteces līnijas zilo spaili. Pārliecinieties, ka viss šķīdums no augšējā nodalījuma ir satecējis apakšējā nodalījumā. Skalošana, atgaisošana. Pārlauziet zaļo noslēdzēju uz uzpildes līnijas. Atveriet atteces līnijas zilo spaili, skaitiet līdz 5, un tad aizspiediet to ciet. Uzpilde jeb ieplūde. Atveriet pacienta katetra līnijas vītni. Dialīzes šķīdums ieplūst vēdera dobumā. Uzpilde ilgst apmēram 10 līdz 15 minūtes. Kad uzpilde ir pabeigta, augšējais maiss ir tukšs. Aizveriet pacienta katetra līnijas vītni. Uzlieciet uz uzpildes līnijas otru zilo spaili. Atvienošanās no sistēmas. Uzvelciet sejas masku.
Uz galda atveriet jauna aizsarga vāciņa iepakojumu. Veiciet pilnu roku dezinfekciju. Turot rokās pacienta katetra līniju, atskrūvējiet dialīzes šķīduma maisa līniju. Paņemiet no iepakojuma jaunu aizsargu vāciņu un uzskrūvējiet to pacienta katetra pagarinātājam. Ievietojiet katetra pagarinātāju atpakaļ somiņā vai piestipriniet ar plāksteri pie vēdera ādas. Drenētā dializēta pārbaude un utilizācija. Pārbaudiet drenēto dializātu, vai tas ir dzidrs. Piemēram, zem maisa palieciet lapu ar tekstu. Pārbaudiet, vai teksts ir redzams. Nosveriet maisu. Ierakstiet datus pierakstu lapā. Utilizējiet izlietoto dialīzes maisu.